jāveic darbībās, tad jādarbojas, lai sasniegtu to mērķi. Sēžot un tikai domājot pozitīvi, nekas nesanāks. Obligāti jāveic tās darbības. Tad, ja es gribu jau 16 gadu vecumā nodarboties ar kaut kādu, piemēram, biznesu, es sēžos, piemēram, mācos, kā veidot savu interneta veikalu, kā to izveidot, pats sēžu tur kaut ko daru, izveidoju, mājaslapu un tā tālāk. Ja jums droši vien kādreiz mācieties ar Oskaru Līci, kad esmu mācījies, ne? Oskars Līcis. Karate skola LV ir mājaslapa, kuru viņš uztaisījis un nopelnījis par to naudu. Tā, kas? Jā, tiešām tā ir, jo cenšas, mēģina redzams, ka kaut kur kaut ko nezin, bet viņš vienalga cenšas, viņš savu ceļu atrod, kā to izdarīt. Tātad jāveic noteiktas darbības, ja jūs gribat kaut ko dabūt. Principā, kā es saku, jābūt tādai sajūtai, ka es jau to dabūju, jābūt pateicīgam par to. Un reāli tad viss tiešām izdosies. Ļoti labs teiciens, nekad nedrīkst būt pret kaut ko. Vienmēr jābūt par. Tātad pret ir negatīvas domas, pret karu, negatīvas. Es neienīstu karu. Tas ir negatīvas domas, kuras pievilks pie sevis to karu. A ja es esmu par mieru, tad tas pievilks pozitīvas domas, tas pozitīvas domas, viņas pievilks to mieru. Tāpēc obligāti jāsaprot, ka vienmēr jābūt piemēram tā, vienmär jābūt tagad, kad jūs piemēram, kurš man palīdzēs par jūsu piemērs tā. Tagad nopietnā problēma, principā ne tikai Latvijā, netradicionāla orientācija. Ja? Visi tur iziet uz ielām, pret to, met tur olas, un tā tālāk. Visi ir pret. Un joprojām turpinās, visi iziet uz ielām, gan tie. Ja? Ja būtu vienkārši par tradicionālu orientāciju, un visi, un būtu iedomājušies, ka visi ir ļoti labi. Visur, visi ir kārtība, tradicionālas orientācijas, mani visi apmierina, ja? Visi ir ļoti labi. Tad tā ir pozitīva domāšana, attiecīgi pievilkt to, ko vajag. Tāpēc nevajag nekad negatīvi domāt par kaut ko. Ja cilvēks tāds ir, tad lai viņš tāds ir. Ja? Jātiecas pret to mierīgi. Un attiecīgi jābūt par kaut ko, par to, ko jūs tiešām gribat, tad arī nebūs negatīvas domāšanas par to, pret ko jūs it kā būtu. Tāpēc vienmēr esiet par pretējo. Ja jūs šito negribat, esiet par pretējo. Jums nepatīk kaut kāda politiska partija, tad esiet par viņu oponentiem, nevis pret viņiem, par viņu oponentiem. Tāds labs piemērs ir. Tā.